Ebrejiem 2. nodaļa. Tāpēc mums dzirdētais, jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām. Jo ja caur eņģeļiem runātais vārds ir bijis stiprs, un katra pārkāpums un nepaklausība dabūjusi savu taisno atmaksu, kā mēs izbēgsim tik dārgu pestīšanu nicinādami? To pa priekš ir sludinājis pats Kungs, un mums apstiprinājuši tie, kas to dzirdējuši. Arī pašam Dievam liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem vareniem darbiem, un izdalot svētā gara dāvanas pēc sava prāta. Jo ne eņģeļu varā viņš atdevis nākamo pasauli, par ko mēs runājam, bet kādā vietā gan kāds ir apliecinājis sacīdams, kas ir cilvēks, ka tu viņu piemini, vai cilvēka dēls, ka tu viņu uzlūko. Īsu laiku tu viņu esi darījis mazāku par eņģeļiem, ar godu un slavu tu esi viņu vainagojis, visu tu esi licis zem viņa kājām. Bet pakļaujot viņam visu, viņš nekā nav atstājis viņam nepakļāvis, bet tagad vēl mēs redzam, ka viss viņam pakļauts. Bet mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ, ar godu un slavu vainagotu, lai Dieva žēlastībā būtu baudījis nāvi par visiem, jo tam, kura dēļ viss ir un caur ko viss ir, kas daudz bērnu vada uz godību, tam pienācās viņu pestīšanas iesācēju ciešanās padarīt pilnīgu. Jo kā tas, kas svētī, tā arī tie, kas tiek svētīti, visi ir no viena. Tāpēc viņš nekaunas tos saukt par brāļiem, sacīdams: es sludināšu tavu vārdu saviem brāļiem, draudzes vidū tev dziedāšu slavas dziesmas. Un atkal es paļaušos uz viņu, un atkal, lūk, šeit esmu un bērni, ko Dievs man devis. Bet tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Jo viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzimumu. Tāpēc viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus, jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.